Jā, nu tikko mēs šī telpā apstiprinājām Eiropas komisiju, Junkera vadībā, ieskaitot arī Valdu Dombrovski, kuru kā viceprezidentu mums apsveic ar šo amatu. Kopumā var teikt tā, kā nekāda liela pārsteiguma nebija. Varbūt tas, kas balsu skaits bija nedaudz mazāk nekā cerējuši, Junkers jau ļoti daudz bija atturējās, tā skaitā arī es atturējos ar visiem politisko grupu. Un bija arī pretbalsts daudz, tad vairāk kā 200. Kādā ziņā darbs uzsāks Eiropas komisija un visas institūcijas var teikt strādāt Eiropas Savienībā nākošiem 5 gadiem nekādu, teiksim, šķēršļu vairs nav. Ja jautā, ar ko šī komisija atšķirās no iepriekšējām Barozo un jau 2 komisijām, tad, manuprāt, tā būtiskākā lieta ir tas, ka šoreiz ir izveidota 2 līmeņu pārvalde. Ir Junkers, ir viceprezidenti bez portfeļa, tā skaitā Valds Dombrovskis. Ja tā varētu teikt, bez atsevišķa portfeļa, viņiem ir 7 cilvēki birojā un pāraudzībā, koordinācijā, vesela virkne komisāri, varētu teikt, ar milzīgu ierēdņu skaitu zem viņiem, kas strādā. Un tas ir tas lielākais izaicinājums, vai šī 2 līmeņu pārvalde Eiropas komisijā nostrādās pozitīvi, vai būs, kā tas ir bijis Latvijā ar vicepremjeriem bez portfeļa, kā tas ir bijis kādreiz Ziedonis Čevez un Gunārs Krasts, Arnolds Šlesers. Neviena no šīm pozīcijām viņiem nebija pārāk veiksmīga. Tad laiks rādīs, vai tas būs racionāls lēmums Junkera pusē vai ne.